būs vēl arī jauniešu komandu vārdsargi. Gan RFS 19, gan RFS 2. Un tagad kāds neglābjošāks. Mazākais spēlētājs ar galvu raida bumbu vārtos Roberts Savaļnieks. To gan negaidīja Čehu vārdsargs un RFS beidzot iest vairākumā 37. minūtē. Sāka rasties šie momenti un Roberts Savaļnieks gūst vārdus savus pirmos šajā sezonā. Ļoti negaidīts vārds. Jāsaka, arī negaidīja Jelgavas spēlētāji, ka Savaļnieks tur izdarīs sodlaukumā. Ļoti neērtajā augstumā šis centrējums bija, ja mēs runājam par Darko Lemaiču, par Žigu Litvišķieku ar viņa. Ar zaudēm. Pagaidām arī tam ir lielāka varbūtība nekā citu scenārijiem. Un ir ar galvu sitiens vārtos pēc Roberta Savaļnieka centrējuma. Darko Lemaičs, cik mēs esam to redzējuši šajā sezonā vairāk kā. Un ne tikai šajā, protams. 2-0, 59. minūte, RFS stūra sitiens nostrādā beidzot, un Darko iesit tagad arī Latvijas kausā astoņdaļfināla fāzē. Svarīgi vārdi, jo kādu laiku viņš te bija izcēlējies ar gūtiem vārtiem, arī savainojums un vispārējais, un Darko Lemaičs dubulto pārsvaru. Tagad jau Jelgavai ārkārtīgi sarežģīta situācija. Savaļniekam 1+1 šajā mačā, un Darko arī pievieno vārtu gūmu.